Nav laimīgākas tautas, kāda ir Dieva tauta šeit virs zemes. Svētīga tā tauta, kam tas kungs ir par Dievu, un tie ļaudis, ko viņš sev izredzējis par īpašumu, tā saka Dieva vārds. Tad laimīgi. Un es šodien gribētu runāt tad īsi, bet skaidri, lai jūs varētu tā kā satvert to tēmu laimes kods. Kāds ir tas laimes kods? Cilvēki visi taustās pēc tās laimes, pēc tā, lai justies labi. Un priekš manis tāds formulējums ir, ka laimīgs cilvēks ir tas cilvēks, kas ir savienojies ar savu radītāju, lai pildītu viņa gribu. Citādīgi cilvēks nevarēs būt laimīgs. Viņš būs laime, viņa būs īslaicīga vai viņa būs grēcīga. Un zini, visu, ko šodien Sātans dod cilvēkam, it kā viņš jūtas laimīgs, tur kaut ko iešņaucis, kaut ko iedūris, kaut ko iedzēris vai atrodoties kaut kādās kompānijās. Bet tas viss ir īslaicīgs un tas ir grēcīgs, par ko pēc tam būs jāmaksā, jo šī pasaule guļ ļaunumā. Un, ja cilvēks nesaņem no Dieva, bet viņš iet pēc miesas kārības, pēc acu kārības, pēc dzīves lepnības, noteikti būs jāmaksā ļoti lieli procenti. Un to, ko tu tur papriecājies kaut kādas tur minūtes vai kaut kādas stundas, pēc tam būs jāmaksā. Priekš mums šodien tāds prieks un tāda laime ir par to, ka es domāju par savu pagātni, es zinu, ka Jēzus visu ir samaksājis, ka par visiem grēkiem, par visu to, ko esmu tā kā dzīvē darījis, labu vai ļaunu, ja, viss pilnībā šodien ir nodzēs. Jūs ziniet, ka faktiski labu darot, ja tas nav Jēzu Kristu, tas viss tik un tā ir mirušais. Ziniet, ar ko atšķirās jaunā darība no vecās darības. Ja? Vecajā darībā bija tie labie un sliktie darbi. Ja cilvēki to pildīs, būs labi, to nepildīs, būs slikti. Jaunā derība mums ir citādāk skatoties uz darbiem. Mums ir dzīvie darbi un ir mirušie darbi. Tāpēc Dievs mūs ir glābis no mirušajiem darbiem, lai mēs kalpotu dzīvajam un patiesajam Dievam. Tāpēc darot arī kaut ko labu, bet ja tas nebija no tā kunga, tad tas arī ir miesas darbs, kurš Dievam pat var nepatikt. Tāpēc Bībelē teiks, ka mēs esam radīti labajiem darbiem, kurus Dievs jau iepriekš nozīmēs, lai mēs tajos dzīvotu. Efeziešiem 2:10. Un tāpēc tad, kad tu esi tajā, uz ko tevi Dievs ir aicinājis, kā mēs atbraucām uz Jēkabili, es saku, es tik laimīgs, es raudāju no asarām. Es ļoti bieži raudu no tā, ka es esmu ļoti laimīgs. Un tās ir laimes asaras, tāpēc, ka es esmu viņā un viņš ir manī. Un ka viņš man ir nostājis uz mūžīgu ceļu, ka esmu atradis jēgu viņā, ka tagad es varu būt rezultatīvs viņā, ka tie darbi, ko es daru, es zinu, ka viņi ir viņa priekšā un ka mani sagaida alga. Un tāpēc Bībelē teiks, ka taisnais arī nāves brīdī ir stiprināts. Ar ko tanī brīdī cilvēks, kurš dzīvoja Dievam, kad viņam jāiet projām no šīs zemes, ar ko viņš ir stiprināts, par ko viņš tanī brīdī domā? Tātad, ja tu dzīvoji Dievam, ja tu kalpoji viņam, tad tas viss, ko tu biji darījis, tevi sagaidīs mūžībā. Tie darbi, viņi pārceļās, viņi konvertējās visu mūžībā. Un tu zini, ka tava dzīve viņa nebija tukša. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa bija piepildīta ar Jēzu. Tu biji paklausīgs Jēzum Kristum, un Jēzus Kristus darīja caur tevi darbus citu cilvēku dzīvēs. Un tāpēc tā ir ļoti liela svētība, ka tu ne tikai vairs tā kā agrāk bija, liekam tikai sevī, ceļam tikai savu valstību, ka tagad mēs varam celt Dievu valstību, un ka šī valstība ir cilvēku dvēseles, ka mēs varam darīt laimīgus citus cilvēkus. Tāpēc priekš manis tā ir lielākā laime, un es zinu, ka tāds bija Jēzus. Un tāpēc tas nav, es pat, kad cilvēkiem liecinu, es nesaku, ka esmu mācītājs. Viņiem tā kā liekas, tu mācītājs, tas ir tā kā cita pasaule, tā kā profesija, vai tu laikam esi izmācījies uz to. Es saku, nē, es kur Bībeles skolās biju, es biju negulējis naktīm, es neko tur neatceros īpaši. Bet kur bija mana Bībeles skola? Tā bija manā kambarī, manā istabā uz ceļiem. Es varēju stundām ilgi lūgt Dievu un teikt, Dievs palīdz, vadi mani pa savu plānu. Es gribu, Dievs, lai tu runā uz mani no saviem rakstiem. Lai es zinu to, ko tu, Dievs, esi sagatavojis priekš manis, un es gribu iet pa to šauro ceļu.
lai aizietu līdz galam un būtu Dieva valstībā. Tāpēc mēs esam kristieši, mēs esam Dieva bērni. Katram ir dota iespēja būt ļoti tādam piepildītam, ka tavs actiņas deg, ka tu dzīvo un tu zini, ka tas ir ļoti nozīmīgi, ka tu dzīvo. Varbūt tu visu līdz galam tā kā neredzi un nesaproti, kā Dievs darbojas, bet tu zini, ka Dievs darbojās. Kad cilvēks savienojās ar kungu Jēzu, un tālāk veido ar viņu attiecības līdz pat mūžībai, saprot, tad tavs darbs ir mūžīgs, jo Bībelē teiks, ka debes un zeme zudīs, bet mani darbi nezudīs. Un uz to mēs esam aicināti šeit katrs. Glābt cilvēks, lūgt, piedalīties Dieva darbā. Un zināt, tā kā Anna Fanuela meita, lasam Lūkas, pašā sākumā, ka viņa bija praviete, viņa bija atraitne, it kā liekas, ka viens cilvēks, bet viņa kalpoja Dievam, neatejot no tempļa. Ar ko viņa kalpoja? Kas atcerās? Ar gavēšanu lūkšanu. Mēs liekas, vai tā ir kalpošana, gavēšana, lūkšana? Jā, viņa piedalījās tajā, kas bija viņai dots. Tā bija tā laika vajadzība. Viņai lūdza, viņa jūt, ka viņai jāaizlūdz, iespējams par priesteriem, par tautu, ka nāk Mesija, Dievs dod, lai viņš būtu uzņemts un dod, lai cilvēku sirds ir sagatavots. Tāpēc tā ir svētība, ka mēs varam piedalīties jebkurā vietā Dieva darbā un ka Dievs mūs var lietot. Un Marka 8. nodaļā, pasties 34. līdz 38. pantam, Jēzus saka laimes formulu. Ja tu neesi pamanījis, mazliet apstāsimies pie šīs raksturvietas, kur it kā mēs esam lasījis, iespējams, tu esi lasījis, bet tur ir apslēpta mūsu laime. Apslēpts tas, ka tas būs nebeidzams, jo viss ātri beidzās. Ja, tad mums iet tā kā pa viļņiem, bet kas tad ir šajā dzīvē mūžīgs vai patstāvīgs? Tas ir tas, ko mēs darām Dievā. Tas ir paliekamais. Pēc Jēzus teica, ne jūs man esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis. Un esmu jūs nolicis, lai jūs ietu un nestu augļus, un lai šī augļi paliek. Jēzum bija daudz ciešanas, bija daudz uzbrukumu, bet viņš visu laiku turējās pie mūžības. Viņš saprata, ka mans laiks ir īs, viņš iet uz galu, bet viņš vienmēr redzēja to, ka viņa dzīve atnesīs pēc tam miljārdiem cilvēku svētību. Tāpēc viņš bija visu laiku tā kā ar to stiprināts, ar to motivēts, ka mūsu darbs tā kunga lietās, kā Pāvils teica, nav veltīgs. Ka ja tu esi tā kunga lietās, tad tas, ko tu dari, viņš nekad nebūs veltīgs. Varbūt cilvēki vai varbūt sātans centīsies tevi tā kā apstāt un teiks, ko tu tur dari? Muļķības tu tur dari. Tam vispār nekāda jēga nav. Marka 8. nodaļā pasties no 34. līdz 38. pantam. Tātad, kā tev izlīst no tās čaulas, kurā tu tagad esi? Kā tev būt motivētam, jo šī pasaule arī saka, ka tu vari būt laimīgs un priekš laimes vajadzīgs tas un tas ir Maslovs tāds psihologs, viņš ir pateicis 7 momenti, lai cilvēks būtu laimīgs un tā tālāk, bet tas ir ceļš, zini, tas ir dvēseles ceļš, viņš nekur tev neaizvedīs. Un šis ir patiesais ceļš, un pasiestēji teiks tā, un pieaicinājis ļaudis līdz ar saviem mācekļiem, viņš uz tiem sacīja, kas man grib nākt pakaļ, tas, lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu un lai staigā man pakaļ. Jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, un kas savu dzīvību zaudē manis un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs. Tātad, tas nozīmē, ka tev ir sakrājušies no pasaules kaut kādi mērķi, plāni, un te ir tas, ka tu visu to noliec uz altāru un pasaki, Dievs, tu to visu vari pārkārtot, tu vari pilnībā atnākt, un tu esi kungs, es vairs ne pie kā neturos. Es gribu, Dievs, lai piepildās tava griba, tavs plāns, un es to visu gribu, lai tas tevi pagodina. Vairs ne manam godam, ne to, ka es kādam gribu pierādīt. Es gribu, Dievs, lai tava valstība tiek celta caur mani. Tu esi galva, esmu tavs miesas loceklis. Un te teiks, ka tas, kas gribēs savu dzīvību pasargāt, viņš viņu pazaudēs. Ko nozīmē dzīve? Ko dvēseli, ja? Dzīvība tā ir. Un kas ir dzīvība? Tas ir tās mūsu kaut kādas vajadzības, kaut kādas iegribas. Un tas viss, ja mēs dzīvojam pēc tāda miesiskā, ja mēs tikai meklējam tur no ēdiena, no vēl kaut kādām citām kaut kādām iekārēm, un tā būs tā kā mūsu dzīve, tad tu redzēsi to, ka tu pazaudēsi.
tu pazaudēsi to, kas Dievam bija uz tavu dzīvi, jo Dievs ļoti vērtē tavu izvēli. Tāpēc Dievs saka, ja tu tā gribi pats, es tā kā izdomāšu, es tā kā draudzē būšu viens, tālāk nedēļu būšu pats savās lietās un par daudzām lietām pat Dievam nelūkšu, jo Dievs var man pateikt, ka nedrīkst tā darīt, jo tu teiksi Dievam, vai Dievs, tu atļauj man to darīt? Tu taču zini iekšēji, ka Dievs teiks, nē, tas nav man tīkams, tā ir tava iegriba. Tāpēc daudz nemaz kaut kāds Dievam jautājums neuzdod. Tāpēc Dievs var pateikt, nē, stop. Un tāpēc te ir tas, ka tu esi pilnīgi atklāts Dievu priekšā. Tu pilnībā tevī nav viltīs. Mēs vēl tās lasīsim 2. raksturvietu, ka tu esi pilnībā atvērts un tu saki, Dievs, es zinu, ka tu esi mani kaut kam brīnišķīgam radījis. Es zinu, ka esmu tavs radījums. Un tāpēc es saku Dievam, viss, es aizlietu sevi. Es zaudēju to, kas man ir dots. Tā kā man ir dot, Dievs saka, ej, dari, ko gribi. Dzīvo kā gribi. Nē, es saku, nē, Dievs, es gribu, kā tu gribi. Un tāpēc šeit tālāk ir teikts, ja, kas grib man nākt pakaļ, aizliet sevi, ņem savu krustu, tā kā Dievs saka, viņa gribu ņemu, un lai staigā man pakaļ. Tātad es iešu, Jēzu, tur, kur iesi tu. Un ja tu tur neiesi, es arī tur neiešu. Kaut tas būtu ļoti tāds populārs, slavens. Ja tu mani tur nesūti, es negribu to. Jo tur nebūs tavs klātbūtnes, tas beigās sadegs tik un tā. Un tāpēc redz tālāk ir teiks, jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, tad es tā baigi negribu, tā tanī kristietībā, tā baigi nodoties. Tu redzēsi to, ka tad nebūs tāda piepildījuma tavā dzīvē. Tā pa pusē, tad to arī tā pa pusē arī dabūsi. Tāpēc te pilnībā Svētais gars nāks pār tevi pilnībā, nāks svaidījums tavā dzīvē. Un Dievs redzēs to, ka tu esi nolicis sevi uz altāri, ka tu pateici, Dievs, ne mana dzīve, bet tava dzīve, ne mana griba, bet tava griba, ne mani plāni, bet tavi plāni, ne manas domas, bet tavas domas, lai viss tā, kā tu to redzi. Un Dievs to redzēs, ka tu to nav sirds, tu esi sapratis to, ka viņam ir kaut kas ļoti Un tu sāc gaidīt uz to kungu. Tu vienkārši saki, man Dievs, esi vajadzīgs tu. Un tāpēc šeit tālāk ir teikts, un kas savu dzīvību zaudē manis un evaņģēlija dēļ, evaņģēlijas labā vēsts, to, ko Jēzus ir izdarījis priekš cilvēkiem. Ja es tā iesaistu un saku, Dievs, es gribu būt tavā komandā. Un es reiz pateicu Jēzum, es gribu būt tavā komandā. Es gribu būt līdzstrādnieks tev. Dievs sagatavo mani, lieto, iedod man visu nepieciešamo. Un es varu pateikt to, ka tiešām es zinu, ka es neesmu šeit Latvijā, Jēkabpilī viens pats. Viņš ir visu laiku ar mani. Viņš atklāja man lietas, viņš runā uz mani. Viņš cerēs klusē, man ir jārunā, man jāsauc, jāsaka, Dievs, kāpēc te klusē, runā, man tagad vajag saņemt atbildi. Viņš klusē, viņš saka, es saku, ja klusē, tad es arī tālāk neko neplānošu. Un tāpēc tas ir tas, kas bija Izraēlam dots tuksnesī. Mākonis stāv, Izraēls stāv, ugunsstaps stāv, viņi mācījās vienkārši visu laiku raudzīties uz to kustību. Un, zini, viņiem bija dot tāds stiprinājums no Dieva, kā dienu un nakti viņi var ieraudzīt, reku mākonis stāv, reku tagad nonāk klātbūtni par sajiešanas telpu, reku tagad sāk kustēties. Un viņi zināja, reku reāli ir Dievs. Viņiem pat bija dots kaut kas vairāk, lai viņi var redzēt dzīvo spēcīgo Dievu dienu un nakti. Naktī pieceļās, reku uguns, kaut kāds tur tāds uguns stāps iedevojas, vienkārši deg. Es domāju, viņus tas stiprinās, tā bija kaut kāda anomālija, ka visu laiku tā no dienas dienā, naktī, tas bija dienā mākonis, un tas viņus ļoti stiprināja. Šodien mūsu dzīvē ir arī tas pats līdzīgi. Dievs saka, es gribu, lai jūs ejat pa manām pēdām. Ja esmu apstājies, stāvat. Ja es tagad virzos, jums jābūt ir gara vadītiem, jums jādzird mana balss, jums nav mani jāsteidzina, jums ir jābūt visu laiku tā kā manā tādā sadraudzībā. Un tāpēc ir laiks, kad Dievs saka, es negribu, lai tu tagad skrien un kalpo. Zini, iesāsies tagad ziema, īpaši nekas neaugs. Tāpēc ir mūsu dzīvē sezonas. Un mēs bieži vien raudam, sakam, Dievs, kāpēc man dzīve, tā kā liekas, ka tur tas un tas kustās, viņš tur darbojās, tu viņu lieto, kāpēc man tāda dzīve, viņa nav tik ražīga. Saprot, vienkārši tavā dzīvē tagad ir tāda sezona, sagataves sezona, kaut kas tavā dzīvē tanī salā, kurš tevi parādies, viņš kaut kas tevī izmirst.
Un es augstni gatavoju priekš tā, lai tālāk to varētu būt vēl spēcīgāk lietots. Tāpēc Dievs darbojas, viņš tev nav atstājis, viņš darbojas, bet viņš gatavo tevi. Un viņš gatavo tevi jaunam līmenim. Un izrādās, ka Dievs visu laiku tevi dzirdēja, ka Dievs visu laiku redzēja tavu vajadzību. Viņš tev nebija ne uz mirkli atstājis. Viņš tev vienkārši mācīja staigāt nevis sajūtās, bet ticībā. Ka es darbojos, es zinu, kas tev ir vajadzīgs. Es varbūt kavējos, bet es nekad nenokavēju. Un tev būs mani teikt, Dievs saka, tu priecāsies. Protams, ko Dievs grib iemācīt mūsu dzīvē, ka tad, kad tev vēl nav atbilde, kad vēl nav pilnībā skaidra visa bilde, bet tu vari sākt runāt Dieva vārdus, sākt apliecināt. Kā es jau esmu teicis par to Mirjamu, kura spēlēja un bungoja un vijas dejā gāja un dansoja un sacerēja tur ļoti lielu dziesmu. Ziniet, ka cilvēkam ir tāda laime. Mirjamai uzreiz arī tur tādi vārdi, tāds piepildījums, bet zini, tas bija jau tad, kad viņi izgāja cauri šo te jūru mirušo, nāves jūru, ja? Izgāja cauri un tur viņi to dziedāja, tad, kad jau bija atrisināti jautājumi. Tātad augstākais levels, tāds ticības levels, tad, kad tu vēl neredzi atbildi, kad vēl nav viss, bet tu zini, ka Dievs uz tevi ir runājis. Un tas ir svarīgi, ka Dievs uz tevi runājis, jo tu lasi Bībeli. Ja tu nelasi Bībeli, mums vispār nav par ko īpaši te runāt. Mums reiz zina, mēs gribam mandri, pasaka mums kaut kādu formulu, kā man būt laimīgam. Lasi Bībeli, lūdz Dievu. Un tā viss. Jā, lasi Bībeli un lūdz Dievu, tu būsi sekmīgs, tu būsi laimīgs, tev viss labi izdosies, tev būs labas attiecības ar Dievu, tev būs stipra ticība, tev būs cerība, tev būs Dieva palīdzība, gara vadība. Tiešām tā ir. Un Dievs uz tevi runās arī šajā situācijā, kurā tu atrodies. Tu teiksi, vai es kaut ko sapratīšu, man reāli 9 mēneši galvas sāpēja. Es, kad lasīju, neko nesapratu. Bet tomēr šis vārds manī sējās un mani stiprināja. Man pat pienāca pravietis un teica, es redzu, ka tu ej caur grūtumiem, bet redzu vīzijā, ka tu tur priekšā Bībeli atvērtu. Un Dievs saka, viņš tev palīdzēs, viņš tev izvedīs tam cauri, atceros tajā periodā. Tie bija 90. gadi. Tāpēc šeit ir teikts, Jēzus saka, kas manis un evaņģēlija dēļ, tad es ne tikai es tā mīlu Dievu, bet īstenībā mīlēt Dievu, tas ir mīlēt cilvēkus. Kad Pēterim bija pajautāts, Pēter, vai tu man mīli? Viņš teica, es mīlu, tad viņam bija pateikts, gani manas avis, gani manus jērus, ja, tos tikko jaunatgrieztos, kalpo ar to, ko esmu devis, un tā būs tā mīlestība uz mani, bet kalpo cilvēkiem. Un tāpēc šeit tālāk ir teikts, pasties, jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli? Ko tas cilvēkam dara, ka tu tagad visu tu tagad iegūsi, bet tu pazaudēsi to identitāti, kas tev ir, un faktiski šodien Sātans, viņš grib nozagt tavu personību. Un bieži vien tas ir ģimenēs, ka ir tādi vīri, kuri degradē savu sievu, sakot par viņu visu, ko ļaunu, sievu sāk ticēt tam, viņa paliek tāda nospiesta, un Sātana uzdevums tā kā tevi novirzīt no tās identitātes, ko Dievs tev ir ielicis, lai tu pārstāji dzirdēt Dieva balsi un sekot pa to ceļu, kuru Dievs tev ir nolicis. Noticot Sātana meliem. Tāpēc ļoti svarīgi, lai tu nepazaudē, lai tu dzirdi Dievu balsi, lai tu zini, kas tu esi Jēzu Kristu, kas ir Jēzus tavā dzīvē. Un tāpēc šeit tālāk ir teikts, ja, jebko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu. Mēs neko nevaram. Kristus viņu ir atpircis. Es neko nevaru pie tā pielikt. Man tikai ir jāpieņem tas. Jo kas manis un manu vārdu dēļ kaunas šai laulību pārkāpēju un grēcīgā ciltī, tā paša dēļ arī cilvēka dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar svētiem eņģeļiem sava tēva godībā. Man nav bailes satikt manu kungu. Es gatavojos uz to, kā līgava, kura zina, ka drīz nāks līgavainis. Un es zinu, ka esmu pareizajā pozīcijā Dievu priekšā. Man ir vienalga to, kā cilvēki viņu uz mani skatīs vai man izsmies, ko man radinieki pateiks. Es neesmu vadīts no tā. Man ir galvenais, ko pateiks mans kungs, kad es būšu finišā. Un tāpēc pasties, kas ir tas pirmais, tas svarīgais no tā, ko mēs runājam? Pārliecība
par to, ka Jēzus ir manī. Jo tā ir tā laime. Daži saka, ka tur jālūdz ir Dievs Marijas vārdā. Nav tā teikts. Zini, Jēzus ir manī. Es esmu savienots ar galvu, un tāpēc man nav jāiet kāda cita vārdā. Viņš nav tālu no manis. Jēzus ir mans kungs, un viņš pats ir teicis Jāņa 16. nodaļā 24. pantā. Līdz šim jūs neko neesat lūguši manā vārdā. Lūdziet, tad jūs dabūsiet, un jūsu prieks būs pilnīgs. Kad tu sāc lūgt Jēzus vārdā, un kad tev pats Jēzus sāk atbildēt un runāt caur rakstiem, situācijās, tā ir tāda laime, tas ir tāds piepildījums, ka viņš nav tālu no manis. Ka viņš ir mans labākais draugs, es ar viņu varu dalīties ar visu un gribu izpatikt viņam, lai viņš visu dara tā, kā viņš grib. Un pasies šeit 45. nodaļā, psalmos, 4. un 5. pāns. Tas ir tas, lai tevi nostiprinātu tajā laimes gājienā. Bez šiem komponentiem tu nevarēsi būt patiesi laimīgs. Tev atkal būs laime kaut kāds fakes, kaut kāda īslaicīga laime. Bet šeit ir pateikts tā: apjos savu zobenu ap gurniem tu varoni. Kas ir šodien zobens? Dieva vārds ap gurniem. Atcerieties, patiesības jostai jābūt ap gurniem apsietai. Tas ir viens no ieročiem, kas mums ir dots. Un te ir teiks, tu varoni. Kāpēc es esmu varonis? Kāpēc tu esi varonis? Tāpēc, ka Kristus ir manī, viņš ir varonis. Saproti? Un tas nozīmē, ka būs uzvara manā dzīvē. Tas nozīmē, ka Dievs man dos izeju no bezizējas. Tev varbūt tavi tagad jautājumi atrisināsies, tevi ir varonis. Ja es teicu, jums pasaulē ir bēdas, turiet drošu prātu. Es šo pasauli esmu uzvarējis. Un es tagad esmu tevī, un es tevī staigāju. Tikai esi pazemīgā prātā, tikai klausi manu balsi, un es tevi nekur strupceļā nevedīšu, ka tu pēkšņi tā kā ieraudzīs, ka esmu pazudis. Nē, es vienmēr būšu ar tevi, es tevi izvedīšu. Un tu vairāk būsi atkarīgs no manas balss. Tu būsi vairāk atkarīgs no manis žēlstības. Zini, kā Bībelē teiks, ka viņš ir vīnu koks un jūs esat tie zari. Tāpēc, ja zariņš ir pievīts pie vīna koka, viņš jūtās labi, tur vienmēr ir sula. Jēzu nekad nav sausuma, Jēzu nekad nav bankrota, Jēzu nekad nav krīzes. Vienalga kāda apstākļa, vai lietus slīst, vai saule spīd, tu visu laiku saņemsi dzīvības sulu. Es par to ļoti esmu apmierināts. Tāpēc esmu Andris stiprs. Esmu stiprs tikai tāpēc, ka Jēzus ir manī. Tikai tas, ka viņš ir manī. Ja man atņem Jēzu, viss man dzīvot nav jēgas. Man viss pilnībā pazūd. Te ir uz pilnu banku, saproti? Un es zinu, ka es būšu vienmēr vinnētais, ja es paļaušos uz manu kungu. Tāds bija Jēzus. Viņš pilnībā nodevās. Tāpēc viņš saka, izlem, jo es gribu, lai tu būtu laimīgs. Ja tu būsi tā pa pusē, gan ar šito, gan ar pasauli. Ja es saku, jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Ja puisis grib precēties, bet viņam 2 meitenes patīk, tās ir ļoti liels moks. Izvēlies, ar kuru tu dzīvos, ar kuru tu būsi laimīgs un kurā tu investēsies. Nevar būt 3. mīlestībā. Nevar, tur tikai ir 2. Tāpēc es un Dievs. Un tā arī būs beigās, ka mēs stāvēsim un skatīsimies viens uz otru. Ja, un tāpēc šeit ir teikts, tu varoni, rotājies ar spēku un godību. Kas ir tas spēks? Es domāju, tas ir svētais gars manā dzīvē. Tas ir spēks, kurš man palīdz iziet visām grūtībām cauri. Un jo man grūtāk, jo man ir vairāk spēka, es garā lūdzu, es redzu, kā Dievs man dod gudrību iziet caur šīm situācijām. Man ir spēks un godība. Kas ir godība? Tā ir Dieva klātbūtne manā dzīvē. Viņš to klātbūtni dod, un tad man ir viegli. Zini, nevienmēr ir bijusi tāda klātbūtne dievkalpojumos, kā ir tagad. Un kad ir šī klātbūtne, man ir ļoti viegli. Vienkārši Dievs, es plūdīšu tavā garā. Šeit esi tu. Man ir bijuši mirkļi, ka kaut kādās vietās esmu bijis vienkārši tāds sausums. Un liekas, ka Andris var sludināt un var runāt. Nevar. Kad nav klātbūtnes, vienkārši jāspiež no sevis ārā. Un tāpēc tas ir tas, ko Dievs mums saka. Neapreibinies ar vīnu, neapreibinies ar filmām, neapreibinies ar spēlēm internetē, ja tev ir spēlīts, neapreibinies ar lēto dopamīnu,
It kā tas ir laime, dopamīns, laimes hormons. Bet šodien cilvēki ir ievesti dopamīna bedrē, un pusauģi, skaties, jaunieši nav laimīgi, dzīvot negrib. Viss ir apnicis, neinteresants, nekāda interesa sarunas savstarpējās nav. Viņi ir iedzīti dopamīna bedrē, lai to lēto, fikso. Lasīt grāmatas negribās, jo tur kaut kā jārakņājas ilgi, vai vairs nav tas. Un tāpēc degradējās. Bet tad, kad tu būsi tālāk Dievā, redzēsi to, ka Dievs tev ar vien vairāk cels, viņš tevi stiprinās. Un būs tavā dzīvē laime no viņa, tāpēc, ka viņš uz tevi runās, tev viņš dos atklāsmes, un tās atklāsmes būs vienmēr patiesas. Un tāpēc šeit ir teikts tālāk, ja, ka dodies cīņā uzvaras apziņas pilns, kad trauks ir ar ūdeni pilns, viņš ir pilns. Tur nav vairs vietas kaut kādām citām domām. Ja, tāpēc tas ir teiks, ka neaprēpinies ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve. Ja, tad tu dzersi, ja tu dzersi pa kluso, redzēsi to, ka tavā dzīvē nebūs klātbūtnes, tev nebūs sakārtotības, ne finansēs, ne attiecībās, viss ies pa pieskari. Bet tālāk ir teikts, bet topiet svētā gara pilni. Viņam viegli paklausīt, ja? Tu jūti vieglumu no tā, nekāda smaguma, vēl svētā gara pilnums. Miers, priecīgs, ja? Svētā gara piepildījums. Viņš lūdz mēlēs, un viņš piepildās, viņš vienkārši jūt, ka debesis ir atvērts, nekāda bloķa, nekāda spiediena nav. Un viņam prieks plūs, pilnīgi no īkstīm plūdīs dzīva ūdens straumi, viņš to pilnīgi piedzīvo. Viņam nav grūti savienoties ar to, ko viņam nav grūti, viņš, kas sāk lūgt, uzreiz nāk piepildījums. Pilnīgi plūst no viņa. Un tad, kad tu tā dzīvo ar viņa balss saticībā, ka viss tev ir kārtībā, tad ir tā Dieva klātbūtne, tāda svētā gara klātbūtne, ka tev nevajag jokus pat dzīt, ka tu vienkārši vari sēdēt un tev tāds priecīgs prāts, tev tik mierīgi, tev tāds piepildījums ir, un tev gribās lūgt, tev gribās par Kristu runāt. Tas ir svētā gara piepildījums tavā dzīvē. Tātad kungs palīdzēs man, kungs runās uz mani, es zinu, ka es nepalikšu kaunā, es zinu, ka viņš dos man atbildi, varbūt tagad man tā atbildi nav vajadzīga, Dievs grib vienkārši, lai es uzticos viņam, lai es paļaujos, ka viņš man jau daudz ko ir teicis, tāpēc man pagaidām ar to pietiek. Ja, un tad tālāk ir teikts, tad laimīgs būs tavs gājiens, tu tālāk iesi, bet tu redzēsi, ka tev Dievs ir teicis, tad tu iesi, tad tu darbosies, un tad tev būs laimīgs viss. Sargājot tomēr patiesību, tātad turoties pie tā, ko tev Dievs ir teicis, to patiesību, jo apkārt būs ļoti daudz meli, tev būs jāstāv stingri tanī, ko tev Dievs ir teicis, un nepadoties kaut kādiem pat reliģioziem meliem, ko cilvēki tev teiks, ka tas ir pareizi vai nav pareizi. Tālāk ir lēnība, tātad neesi neesi ātrsirdīgs, un tālāk ir taisnība. Tātad dzīvo Kristu, to, ko viņš tev ir devis. Un tad, kad tu iesi caur grūtībām, redzi, 5. nodaļā romiešiem ir teiks no 1. panta līdz 5. ļoti tāds pazīstams mums rakstavieta, tad mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Cilvēks nebūs laimīgs. Atceries Jona. Viņš bija dusmīgs. Viņš bija domājis citādāk, ka Dievs to Ninivi, tos mūsu ienaidniekus, tomēr viņš viņus iznīcinās. Viņam bija prieks teikt, ka vēl 40 dienas un Ninive būs iznīcināti, jo tie bija viņu ilgu gadu ienaidnieki ninivieši. Un tomēr pasties, Dievs izmainīja savas domas. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki izmainījās. Viņš negrib, lai grēcinieks aiziet bojā. Un pasties ambīcijas. Viņš nebija nomiris, viņš bija pravietis, bet vēl nebija nomiris savām ambīcijām. Un kas notiek? Viņš paliek dusmīgs uz Dievu. Viņš sēž no malas, skatās, redz, kā Ninive nav iznīcināta, kad tagad mana autoritāte, tagad es teicu, ka būs iznīcināta, tagad nav iznīcināta. Un tad, ko cilvēki par mani domās, un es biju gribējis, lai viņi tomēr būtu iznīcināti. Un Dievs tik un tā viņam iedod žēlastību. Atcerieties, tas ricīnus stādīņš izaug. Un parādās tārpiņš, kas tā kā iegrauž. Viņam bija karsts, viņam bija grūti. Dievs saka, labi, es tev došu savu svētību. Un pēc tam Dievs saka, tu redzi, tev ir tagad nepatika par to, ka šis stāsts ir pamiris, bet es šodien rūpējos par daudzām un daudzām dvēselēm. Redzi, kad mēs neesam unisonā ar Dievu, ka mēs necenšamies Dievu pazīt, mēs tikai zinām, ka Dievs mani dziedina, Dievs mani svētī,
Bet es pašu Dievu nepazīstu, un tur ir tā problēma. Mums ir vairāk jābūt Dieva iepazīšanā, vairāk mīlēt rakstu, ko Dievs šodien saka. Un tāpēc, ja tev ir miers ar Dievu, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, ne caur saviem labajiem darbiem, ka viss tev Jēzus ir devis, un te teiks, ar viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tajā žēlstībā, kurā stāvam, teicam sevi laimīgs cerībā iemantot dievišķo godību. Bībelē teiks, mēs būtu visi nelaimīgākie, visi nožēlojamākie cilvēki, ja mēs paļautos uz to kungu tikai šajā dzīvē. Man kristietība nav priekš tā, Kristus man nav vajadzīgs, lai man būtu ģimene, lai man būtu naudiņa, svētība, es tur ziedoju, kaut ko dodu, lai tur kaut kādi garīgie principi strādā. Viņi strādā. Bet Dievs mūs ir atpircis priekš tā, lai mēs ar viņu būtu kopā debesīs. Viņš sev ir sagatavojis līgavu. Viņš ar savām asinīm ir līgavu atpircis. Tā ir draudze viņa, kuru viņš atnāks un paņems. Un tā būs tā pirmā augšām celšanās. Jēzus paraus un augšām cels tos, kas bija viņam uzticami. Ja? Un tāpēc te ir teikts, ka mēs teicam sevi laimīgs cerībā iemantot dievišķo godu. Es jau priecājos par debesu valstību. Es ļoti bieži domāju par debesu valstību. Es domāju par aiziešanu savu. Un, zini, ar Dievu ir labi dzīvot un labi iet prom no šīs zemes. Visu laiku es saprotu, ka es visu laiku esmu mūžīgs. Es zinu, ka to Dievs atzīmēs, ka es pieešu pie cilvēka pēc dievkalpojuma un teikšu, labdien, ka Dievs to atzīmēs, ka tu rūpējies, tu 99 atstāji, tu ej pie tās vienas, jo tam cilvēkam ļoti vajadzīga uzmanība, ka es nemeklēju savu komfortu, es meklēju, kā pakalpot. Un tad, kad es tā dzīvoju, tad es esmu arī nozīmīgs, tad esmu derīgs, tad esmu laimīgs. Kāda jēga dzīvot tā, lai 30 gados tu varētu aiziet pensijā, lai tu varētu braukt uz Tenerifu, piemēram, un mierīgi gadu sēdēt krastmalā un dzert tur kaut kādu kokteilīti, ja, saldējumu. Ja. Es teikšu, es nevarēšu mierā. Ko es te vispār savu miesu cepinu? Tikai ir vajadzīgs atpūts, visu ok. Atpūšamies, enerģiju uzņemam, atkal paceļojam kaut kādu jaunu pasauli, ieraugam, ja mēs tā kā bišķiņ relaksējamies. Bet tā vienkārši dzīvot kaut kur, vienkārši lai tikai justos labi. Pāvils tā nevarēja. Jēzus tā nevarēja. Viņš vienmēr redzēja, ka reku ir vajadzība, un viņš kalpoja, un caur to viņš jutās ļoti laimīgs. Un Pāvils arī teica, bēdas man, ja es nesludinu. Un tāpēc ļoti svarīgi, lai mēs to redzam. Arī pats Mūzes 11. nodaļā no 24. līdz 27. pantam, viņš atteicās saukties par faraona meitas dēlu. Tur ir teikts, labāk gribēdams kopā ar Dieva tautu ciest ļaunumu nekā baudīt īslaicīgu, grēcīgu laimi. Viņš nebaidījās no faraona dusmām, bet viņš it kā neredzamo redzēdams, viņš palika stingrs. Viņš redzēja Kristus ciešanas, tur ir teikts. Viņš redzēja nākamo godību aiz tā. Tāpēc, kad tas ir tavā dzīvē, tad tu esi neuzvarāms, tu ej cauri visam, arī cauri grūtībām. Jo reiz šeit tālāk ir teikts, bet nevien par to mēs teicam sevi laimīgs arī savās ciešanās. Zinādam, ka ciešanas rada izturību. Ka man uznāk ciešanas, man uznāk problēmas. Es daudz tajā laikā lūdzu mēlēs. Es uzreiz izsūdzu visus grēkus, ja kaut kur nav sakārtots, kaut kas uzreiz tā īpašuma, kaut kā uzreiz tāds modrums parādās. Nu, tādi mēs esam cilvēki. Un es saprotu, ka šīs lietas, kas tagad manā dzīvē notiek, viņas man nāk par labu. Un tas ir laime. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka viņi pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Romiešiem 8:28. Tāpēc tā ir tā lielākā svētība mūsu dzīvē, ka nejaušības nav un ka tas, kas tagad notiek grūtais, problemātiskais, viņš kaut ko man atnesīs labu. Amen? Un tāpēc redzēt, teiks, ka ciešanas rada izturību, izturību pastāvību cerību, bet cerība nepamet kaunā, tad viņi tev neliks vilties. Jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots. Es plaukšu, es augšu, es mainīšos. Un nobeigumā es gribu pateikt otro momentu,
lai laimīga tava dzīve būtu, lai tu būtu tiešām ļoti piepildījis un tas laimes kods tā kā būtu pareizi nospies un tev tiešām atvērtos tās laimes durvis, tu varētu ieiet tajā, tad ir jābūt tīrai un dziedinātai sirdī. Tīrai un noteikti dziedinātai sirdī, jo ja tev tur iekšā ir atstumtība, ja tev iekšā ir, ka tu nevari piedot, tev joprojām ir kaut kāds ļaunums uz kādu cilvēku tavā dzīvē, kurš ļoti tev ko ļaunu ir izdarījis, tu nevarēsi pa īstam būt piepildīts, laimīgs un pareizi saprast Dievu. Tu redzēsi caur savām rētām, caur savām sāpēm, tu redzēsi visu tā, tu redzēsi tā cilvēks, un tu būsi laiku tāds ierāvis, tu laiku būsi saspringts, tu nevarēsi būt tas, kas tu esi. Tāpēc Dievs saka, es esmu atnācis, lai dziedinātu, lai palīdzētu, un viņš ir paņēmis uz sevi mūsu vājības. Un tāpēc pasties, viss 32. psalms par to saka. Dāvids saka, mēs Dāvidam uzticamies, jo zinām, ka viņš ir tas, kurš pareizi visu runā, un viņš ir tiešām cilvēks pēc Dieva sirds. Dāvida dziesma pamācībai. Tad, ko viņš mums grib pamācīt? Svētīgi, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināt, viņi ir svētīgi. Tā ir augstākā laimes pakāpe. Svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņa vainu, kura sirdī viltības nevaid, kurš ir atklāts ar Dievu. Kamēr es klusēju, mani kauli panīka, un man bija jāvaida cauru dienu, jo tava roka smagi gulās uz mani dienām un naktīm. Mans spēks izkalta kā zeme vasaras bulā. Sagrausts gars, ja cilvēkam problēmas ar garu, viņš izkaltē kaulus. Cilvēks sāk žūt. Viņam uz hormonālā līmeņa sāk viss mainīties, un viņam sākās tāds problēmas. Un bieži vien tā problēma ir iekšēja. Tad es atzinos tev savos grēkos un neapslēpu savas vainas, tad viņas bija daudz. Es sacēju, es izsūdzēšu tam kungam savus pārkāpumus, un viņš noteikti to izdarīja, jo te tālāk ir teiks, un tu piedevi manu grēka vainu. Dievs viņam piedeva, un viņš to piedzīvoja, viņš zināja, ka Dievs man ir piedevis. Tā ir ļoti brīnišķīga sajūta. Tādēļ, lai ik viens ticīgais tevi piesauc posta laikā, kamēr tu esi atrodams, jo arī lieli ūdeņi veltos, tie viņu neaizsniegs. Tu esi mans patvērams, tu mani sargāsi briesmās, tu liksi atskanēt ap mani pestīšanas gavilēm. Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodā savu aci. Neesiet kā zirgi, kā mūļi, kam nav saprašanas, kam iemaukti un laužņi jāliek mutē. Kad viņi negrib nākt pie tevis, bezdievīgajiem ir daudz sāpju, bet kas uz to kungu cer, to viņš ietin savā žēlastībā. Priecājieties par to kungu jūs taisnie un gavilējiet visi, kam ir skaidra sirds. Un tāds vārds, kurš runā mums ļoti daudz. Tāpēc Dievs saka, klausi mani, neesi kā zirgs, kur vajag laiku iemaukot caur kādām ciešanām, caur kādām grūtībām, lai tevi novirzītu, ievirzītu, kā Jonam sūta zivi, kurai jāprī viņu. Kaut kādas tādi ceļi, ka Dievs saka, esi paklausībā, staigā ar mani, klausi manu balsi, un tava dzīve mainīsies. Ja tu kaut ko esi izdarījis, neslēp to, nes viņa priekšā, jo viņš ir par to, lai viņa bērni būtu laimīgi. Viņam ir ļoti priecīgi redzēt, ka cilvēks slavē Dievu, ka viņi priecājās, ka viņa liecina par to, kāds Dievs ir varans. Un tēva sirds par viņa bērniem šodien priecājas, ka viņi ir laimīgi, ka viņi nesaka, Dievs, tu man esi apdalījis, ka visiem ir, bet man nav, cilvēkam kāda iekšējā kurnēšana, ka viņš var būt vienkārši priecīgs un pateicīgs par visu, kas viņa dzīvē ir. Jo viņam ir Dievs, tad viņam ir viss.